Precīzi 7:00 šajā brīdī. Jā, un Ilze ir gatava pastāstīt gan par laikapstākļiem, gan pirms tam arī kādu svarīgu atgādinājumu. Jā, tik tiešām ar rītdienu sākas meža uguns nedrošais periods visā valsts teritorijā, neskatoties uz to, ka aprīlī bija atsevišķas valsts teritorijas, kas skāra ļoti spēcīgas lietusgāzes, un tur joprojām ir ļoti mitrs un mitruma tā kā pietiek, bet jebkurā gadījumā no rītdienas valsts mežos nedrīkst kurināt ugunskurus, tāpat atstāt tos bez uzraudzības. Braukt ar dažādiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem mežā vai purvā, tas ir kategoriski aizliegts tikai pa ceļiem, kas ir norādīti. Un, protams, jābūt uzmanīgiem un piesardzīgiem ar uguni. Priekšā daudz brīvu dienu, daudz laika, lai dotos gan dabā, gan pastaigās. Atcerēsimies, ka mēs esam tie, kas varam pasargāt, aizsargāt gan sevi, gan arī mūsu skaisto Latviju. Par laikapstākļiem. Šorīt no valsts rietumiem debesis jau pakāpeniski sāk apmākties, un brīžiem ir gaidāms arī neliels lietus. Dienas gaitā gan starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz viet ir gaidāms sīki nokrišņi, bet pēcpusdienā valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos ir gaidāms lietus, tāpat vietām ir iespējamas stipras lietusgāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Dienas gaitā valdošais būs mērens dienvidu rietumu vējš, bet pēcpusdienā tas iegriezīsies no ziemeļa rietumiem un pastiprināsies brāzmās līdz 15–18 metriem sekundē, jūras piekrastē līdz 20 metriem sekundē. Vēsāka diena būs Kurzemes un arī Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra 10–12 grādi, citviet līdz 12–16. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, bet dienas gaitā debesis apmāksies un brīžiem ir gaidāms arī lietus. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 6 grādi, dienā līdz 15–16. Un vēl īsti par to, kādi laikapstākļi ir gaidāmi maija brīvdienās. Tad rīt būs neliels mākoņu daudzums, galvenokārt no rīta puses vēl ir gaidāms lietus, bet dienas gaitā debesis skaidrosies, uzspīdēs arī saule. Piektdien gan mākoņi būs krietni vien vairāk, taču piekdiena būs nedēļas siltākā diena. Pareizs laiks 7:02. Paldies! Mīļš, paldies!